Šis ir EU Frequency podcasts. Mani sauc Ieva Bitniece, un es esmu podkasta vadītāja. Es lasu 2 grāmatas nedēļā un aktīvi sekoju līdz tematam, kā maksimāli uzlabot savu dzīves kvalitāti un attīstīt savu potenciālu. Katru nedēļu man pievienosies kāds viesis, kurš padalīsies ar saviem life hacks, un mēs kopā apspriedīsim aktuālo zinātnē, ezotērikā un varbūt pat popkultūrā. Sarunas bez liekas formalitātes un ar daudz smiekliem. Par ko tu varētu sākt kliegt? Nezinu. Ir tik daudz iemeslu. Šodien ir ārprāts Rīgā, kas notiek vienkārši. Kāpēc ir sastrēgumi? Kas notiek? Es šodien biju Spicē. Es parasti nebraucu pār Daugavu. Es braucu līdz Daugavu. Es netiku atpakaļ. Es esmu šokā par cilvēkiem, par viņu attieksmi. Tā kā atstāt visu uz pēdējo dienu. 1. septembris. Jā, rīt ir jālaiž bērnu skolu. Viņi laikam saprata, ka nav. Es uzdevu cilvēkiem Instagramā jautājumu, kas notiek. Man tur atsūtīja pāris cilvēki, ka kāds ir aizmirsis nopirkt zeķes un sapratis, ka kurpes ir pa mazu. Un ļoti daudz cilvēku laikam to ir sapratuši šodien. Okay, cik labi, kad es neeju skolā vairāk. Man īstenībā joprojām ir murgi no skolas. Es dažreiz pamostos, ka es neesmu noliks matemātikas eksāmenu. Man ir augsts sviedri un vienkārši tāds, man atkal jāiet 12. klasē. Es matemātikas eksāmenā pasē rakstīju iekšā kotangenu un tangenu. Ko? Pasē? Jā, bija pasi jāuzrāda. Es neatceros. Tad es pierakstīju pilnu pasi ar. Ej, pats tikko sapratu, tas bija špikeris. Jā. Tad drīkstais galdu turēt pasi. It kā. Sākās tur kaut kas. Es zinu, ko es izdarīju. Es tagad sēdēju, man bija 5 minūtes, un es tevi iegooglēju. Un zini, kas bija interesantākais? Kā var dabūt Wikipēdijā lapu? Es arī gribu savu Wikipēdijā lapu. Nav ne jausmas. Kāds vienkārši tev uztaisa? Visticamāk. Jo tev ir Wikipēdijā lapa. Agnes Rozniece. Tāda viņa ir? Agnes Rozniece. Kāds pat ir izlabojis? Jā, publiski pazīstam kā Agnes Rakauska. Es nezinu, ka ir cilvēki, laikam, kam patīk uzturēt informāciju. Es varētu paņemt to cilvēku darbā. Pēkšņi viss uzkārās. Bet vistrakākais tas, ko es ieraudzīju, ko es zinu, ka man arī būtu, bet dzimusi PSRS. Un tur tas karoks PSRS blakus. Un tāds, what? Jā, es tikko sapratu, ka tā laikam bija. Man nesen vajadzēja dzimšanas apliecību, un es atradu to zaļo krievu. Pagaid, tu jau arī turpat. Jā, mēs bijām PSRS. Jā. Hello, kā jūties? Nē, tagad, kad tu tā visu sagrozīji, ir kaut kāds patīkams skrējiens. Mēs arī tikko pataisno no zvaigznājas, pateicu mēs, jo es jūtos kā 2. Ir sajūta dažreiz, ka ir vajadzīgs kāds vēl ekstra Agnes Rozniece vai Rakovska vienalga kaut kas, jo forša vasara bija tāda patīkama, darbīga. Un rudens būs auglīgs, kā jau rudens. Jāvāc no straža. Jāvāc raža. Un būs Trienas parkam būs koncerti baznīcās. Let's go, sākam ar reklāmu. This episode is brought to you by Triana Park. Droši izstāst, kurā vietā tā būs. Jā, tas tāds īstenībā man ļoti simpātisks projekts, jo es to ideju gribēju realizēt jau labu laiku apakaļ, bet Viņa teica mikrofonu viņa iebāz. Mikrofons aizliec pa tālu. Bija kaut kā sajūta, ka tā ideja ir forša, un man jau sen tā kā to gribējās izdarīt, bet tieši sākās pandēmija, un 2 meitenes no Kultūras akadēmijas, kas bija praktikantes, viņas to visu tā kā izplānoja, nobukoja, un tad viņas nodarbojas to, ka viņas visu atcēla un neatbukoja. Un viņam tā bija tāda laba pieredze organizēt pasākumus, un mēs joprojām sadarbojamies ar šīm pašām meitenēm, kas jau ir jau citos projektos un darbojās, bet ir forši atcerēties, ar ko tas sākās tādā zvaigznāja kontekstā, un ka beidzot tas tā kā notiks, un šoreiz Trienas parks uzstāsies ar kori, un liekas, ka tās pēdējās dziesmas, kas mums nāk ārā, ir tādas, viņas tiešām var forši skanēt tieši tādā izpildījumā. Un man tāds āķis lupā ir kopš Daugavpils, ka mēs braucam uz turieni, un vienmēr jau, man liekas, pēdējos gadus mums uz skatos nāk palīgā Daugava koris, kas ir vietējais Daugavpils koris, un viņiem ir brīnišķīgs diriģents, kurš arī Daugavpilī ierakstījis pāris audio ierakstus mūsu dziesmu vajadzībām, un tā attieksme un tas komunikācijas stils vienmēr ir tik foršs.
un tad man pēc tiem koncertiem tāds, jā, es gribu ar kori vairāk kaut ko izdarīt. Tāda sajūta, ka viss iet tādā akadēmiskās mūzikas virzienā. Uz vecumu. Uz vecumu, un gribās tādu mazliet kaut kādu klasisku tādu vaibu ienest tajā visā. Bet jāatzīst arī, ka es tā kā ikdienā visu laiku strādāju ar gadījos jauniem cilvēkiem, kuriem popmūzika ir tas primārais, un skaidrs, ka var rakstīt dziesmas par aktuālām tēmām, un šito un to, un tādā, un visādos stilos, bet visu laiku arī paceļās jautājums, kā, kas ir tas, ko es tā kā gribu izdarīt, kas ir tas, ko es gribu pateikt, jo tu jau arī īstenībā laikam strādā ar citiem, un tu īstenībā realizējies kaut kādā mērā caur tiem cilvēkiem. Caur citiem, jā, un tad nav varbūt tās vairs tā kā tāda izsalkums tas, jā, tā kā, ko, un, kā es īstenībā, man bijuši tāds dienas, ka es dienā uzrakstu 3 dziesmas. Tā labi. Un to vienkārši konvejerā tā kā nāk iekšā tagad par šito tēmu, tagad to jāpārslēdzās, tagad šitas, un tas ir tāds mazliet, kā saka, mindfucks. Tad kā viss ir pateikts, viss ir izteikts, ko tu vari tā kā piedāvāt. Jo cik var runāt, vai ne? Cik dziesmas nonāk finiša taisnē? Procentuāli? Tās, pie kurām es strādāju, visas nonāk taisnē. Jo mums ir tāds... Tu tikko teici 3 dziesmas vienkārši uzrakst vienā dienā. Viņas nonāk finiša taisnē. Tas nav tā kā no sākuma līdz galam, viņas tā kā vairākās sesijās tiek darbinātas. Nu, tas tā kā tu horeogrāfiju nevar uzlikt varbūt vienā reizē, nu tā kā pilnvērtīgi. Nu, kādās 2-3 sesijās to dziesmu tu tā kā var piebeigt, bet nu, tas tā kā pa maziem solīšiem. Dažreiz iet ātrāk, dažreiz lēnāk. Bet mums Zvaigznājā ir tāda sistēma, ka pie manīm parasti atceļot tikai tas, kas ir izsijājies cauri tam režģim, kur ir demo. Un īstenībā labs demo ir tāds, kurā jau var saprast, vai būs vai nebūs, un vai ir vērts tālāk ar viņu strādāt un tā kā attīstīt. Tā kā mēs tā kā ļoti sistemātiski pieejam, lai nav tāda, kā saka, pārprodukcija, jo mēs dzīvojam tādā laikā, kur... Viss ir visu laiku daudz. Jā, un švakām dziesmām nevajag vispār nākt ārā, un nevajag viņas nest uz studiju un rakstīt un tērēt producentu laiku un savu naudu. Kā var noteikt, kas ir švaka dziesma? Švaka dziesma. Nu, tas ir, protams, ļoti subjektīvs lēmums. Bet var sajust, ka ir. Protams, ka var. Bet dažreiz ir diskusijas, un mums ir tādi konsīliji, un tad parasti, ja cilvēks grib, teiksim, vienu relīzi, tad mans tas kvantitatīvais rādītājs ir, ka man ir vajadzīgas, nu, kādas, nezinu, 7 līdz 10 skices, un tad no tās čupiņas, nu, ir jābūt vienai. Dažreiz arī nav. Bet vismaz ir kaut kāds potenciāls, ar ko strādāt. Ok, mēs jau aizgājām Zvaigznājā. Bet Triāns parka koncerti tad notiek decembrī? Decembrī baznīcās. Mums vakar bija laba ziņa, ka Igo ir piekritis piedalīties Cās koncertzāles koncertā, kas būs viens no pirmajiem jau 9. decembrī, un viņš tā kā svinīga atklās šo visu tūri. Un mums īstenībā tā arī nav sanācis ar viņu to dziesmu Mālos palākos baigi izpildīt, jo bija viss tā pandēmija, un viņam bija savu projektu, un man savi, un tas būs tāds svinīgs moments. Forši apsveicu, tad pērkat biļetes, maz biļetes ir, vai ne? Ja ir baznīcas? Ir viena baznīca Jelgavā, kurā ir tikai 50 vietas, jā. Oh my God, let's go. Tur ir tāds intīms un ļoti mājīgs, atmosfērisks tāds piegājiens, kā es gribu to realizēt. Forši. Bet, nu, Dzintara koncertzāle... Es pateicu Dzintara koncertzāle. Tev piemin Dzintara koncertzāle. Cēsu koncertzāle. Tā, nu labi. Cēsu koncertzāle ir diezgan paliela, bet Cēsīs kaut kā nevarēja īsti realizēt baznīcu, jo tur ir kaut kādas apkurss problēmas nopietnas, un tad tas vienkārši tehniski nebija iespējams, tāpēc tā bija tā opcija. Žēl. Jā. Bet Rīgā mēs būsim vecajā Ģertrūdē. Yes. Un pēdējā reize, kad es tur dziedāju, bija tāds interesants gadījums. Es dziedāju, un es tā domāju, cilvēki tā šumējās un tā mazliet tā kā aktivizējās. Domāju, kas notiek? Un pagriezos, un fonā tur tādas eglas, kādas 4 vai 5, un tā baznīca liela. Un tā viena egla deg. Un tas bija tāds specefekts.
Tu apstājies? Nē. Turpināji. Tas tāpat kā suns uzkāpis skatus un vienkārši turpina. Suns šogad bija mans highlights, jā. Tas bija skaisti. Viņš pēc tam fotografējās pēc koncerta. Vienkārši atskrēja. Nē, viņš nebija fans. Viņš bija tā kā galvenais tēls visā pasākumā. Viņš bija boss. Viņš pienāca vispār pie manis klāt vienkārši, lai pagodinātu ar savu prezenci. Tā tur bija tāds tas vibes. Liepupē tur ir tāds suns. Brauciet uz Liepupē. So, īstenībā tas, ko es gribēju sākt, un es jau esmu to teikusi par to, ka tu man iedvesmo darīties, un tava dzirksts un tava vīzija par to, ka var darīt vairākas lietas un riskēt un uz ko iet un darīt un vienkārši ir jāmoc un tad viss izdosies un es ļoti bieži, kad es nezinu, ko darīt, es iedomājos par tevi un tas tā, un es joprojām tad močī, skaidrs, jāmočī tālāk. Un tagad man ir tāds moto, kad nav iespējams zaudēt, ja nepadodās. Es tagad savu visu laiku to, jo man ir tāda brīža, kad pats nav labi tur skaidri, nav labi tās un kad it kā vajadzētu varbūt pamest pēc loģikas, bet tie, kas nepadodās, tie nezaudē. Jā, paldies, protams, īstenībā tu arī man iedvesmo. Man liekas, ka tu sāki, mēs esam par to runājuši, ka tu man īstenībā sāki iedvesmot ātrāk nekā, man liekas, es tevi, jo 18 gados atvērt savu biznesu un savu... 19. Labi. Tikko palika 19. Jā, un tas tomēr ir, come on. Man ir zvaigznājis tikai pēdējos 2 gadus, tāpēc, tas ir apusēji. Bet par to zaudējumu, nevienmēr zaudējums ir zaudējums. Un kā tur bija, dodot gūtais, tas par to gūšanu, došanu, zaudēšanu. Dažreiz īstenībā... Zaudējums ir iegūms. Jā, un tā kā... ir dažreiz grūti pieņemt, ka vienkārši ir jāpaliež vaļā un jākustās tālāk. Un ar tām dziesmām ir tieši tāpat, tā dziesma nestrādā, un vienkārši jānoliek malā plauktā un jāturpina darīt kaut kas cits. Un tas nav viegli tā kā dažreiz atzīt, ka kaut kas nav sanācis, bet nebija varbūt lemts. Kā tur bija tāds citāts, ka tā kā dod man tādu zināšanas, saprast, kas ir tas, ko ir jāturpina darīt un ko vienkārši vairs nevajag darīt. Jo vispār man ļoti grūti ir ar šito. Palaist vaļā? Tā kā es esmu tāds vērsis pēc dabas un es esmu tāds, bet es vienkārši zinu arī, kāpēc, jo man kaut kāda 80-90% no tādiem projektiem un kaut kādiem tādiem arī sasniegumiem sava veida, viņi ir īstenībā pateicoties tam, ka tu saki, ka šis ir jādara, un tev apkārt visi saka, nē, nevajag. Tas pats, jā, saprotu. Un es tiešām tā kā ieciklējos, un mēs reāli to izdarām. Un tas ir forši. Un man ir bijušas vienkārši pārāk daudz epizodes, lai es neveltītu vismaz 3 šotus un nepamēģinātu. Tā kā es esmu tas cilvēks, kurš atradīs 3 iemeslus, lai to darītu, un ir cilvēki, kas atrod 10 iemeslus, lai to nedarītu. Un komandā īstenībā dažreiz es viņus sauc par tādiem ankuriem, jo viņi ir tie, kas mazliet bremzē un buksē tavu projektu, bet dažreiz viņi ir vajadzīgi un viņi ir veselīgi, jo ja tev ir pārāk liela tā akcelerācija, tad tu tiešām vari arī kaut ko reāli investēt un pazaudēt tur, kur nevajadzēja investēt. Un tāpēc viņi dažreiz varbūt tevi sabremzē, un mani tie cilvēki triggerē, bet es viņus uztveru kā veselīgus ankorus, kuri man ir tā kā, bet pagaidi, kur ir red flags, bet es vienalga esmu mazliet tāda ietiepīgāka un es ļoti reti, kad piekrītu kaut ko izbeigt vai palaist. Man ir tiešām jāpārliecinās, ka visas iespējas ir izsmeltas, un es izdarīju labāko, ko es varēju šajā laikā un vietā, un es izdarīju labāko, man sirdsapziņa tīra, jo trakākais, ar ko cilvēks var aiziet gulēt, ir, kad vajadzēja pamēģināt tomēr, tomēr man nav vispār neviena tāda gadījuma. Tu esi pamēģinājis. Es esmu nopietni, man pilnīgi, ja tu man tagad atšķirtu kaut ko no Google vai Facebook, man būtu, jā, bet mēs izdarījām visu, ko mēs tajā brīdī varējām. Tāpēc man ir ļoti viegli kustēties tā kā uz priekšu, es neko nenožēloju, es tur neslīkstu kaut kādās tur, tās emocionālās kaut kādas, jā, vajadzēja. Nav jau par ko. Man nav tiešām par ko.
Jo man arī iedomājas, es pirms 17 gadiem taisu vaļā deju studiju, man karjera ir dejošana. Visi teica, ka nav jēga no tā, un tas ir bezcerīgi, un vispār neko nenopelnīsi. Un tu 2 gadus padejos, un ko tālāk? Līdz 30 padejos, un ko tālāk? Līdz 35 padejos, un tālāk? My God. Baigi jocīgi, vai ne? Kāpēc, citiem ir tik ļoti uztrauc? Zini kā, tas pat nav uztrauc. Man liekas, ka dažreiz, piemēram, es tev varu pastāstīt reāls gadījums ar vecākiem, un vecāki jau ir tādi, kuros ir jāieklausās. Un man te arī tikko bija tāds gadījums, kur puisīts tāds atnāca uz zvaigznā. Viņš man visas, mums ir tādas magnētiskās tāfeles, tādas, tā kā visas sienas ir nokrāsotas kā tāfeles. Un viņš man apzīmēja pilnīgi visas sienas zvaigznājā. Un bija pat tādi darbi, kurus negribēju dzēst nost, jo viņi tiešām bija tik tādi mākslinieciski un skaisti. Un es viņam saku, tu esi mākslinieks vai ne? Un viņš saka, kāds mākslinieks? Viņš tāds introverts puika. Un tā mamma atnāca ciemos, un es teicu, jā, interesanti, kurā mākslas skolā jūs viņu laižat, ko jūs darat? Saku, jums mākslinieks ģimenē. Un viņš saka, kā mākslinieks? Kāds mākslinieks? Tad sajūta bija, ka viņi pirmo reizi tā kā ir izdzirdējis, ka viņas bērns zīmē. Un dažreiz, man liekas, vienkārši vecākiem nav tādas kapacitātes, bet tas ir tīri cilvēciski, viņi nav vainīgi pie tā. Vienkārši viņu resurss ir tāds, un viņi nespēja dažreiz varbūt redzēt tālāk par to savu reāli. Kad viņš domā, es neesmu mākslinieks, vīrs nav mākslinieks, kur tu man bērns mākslinieks? Viņš ir mākslinieks, es jau pirmajās 5 minūtēs to redzu. Un man automātiski veidojās scenārijs, ka viņam jāiet tur, lai tālāk darītu to un to. Un tāpēc dažreiz cilvēki, kuriem nav šis resurss, viņi vienkārši tā kā projicē savu resursu uz tevis, un tu beigi viņos ieklausies un prasi viņiem viedokli, lai gan viņiem jau nav tās kapacitātes nemaz. Tāpēc mēs esam. Tagad vismaz tādā pozīcijā, ka mēs varam šiem jauniešiem palīdzēt. Jā, ar vienkārši ar to piemēru, vai ne? Ar vārdu arī. Iespējām, dot iespējas. Jā. Mēs tomēr esam izveidojušas tādas vides, kur izpaust šos talantus, un līdz ar to mēs varam uzreiz pieķerties pie zvaigznāja. Ja kāds pirmo reizi klausās, nav dzirdējis, kas ir zvaigznājs, var ļoti īsi pastāstīt, kas ir zvaigznājs. Zvaigznājs ir tāds fenomens debesīs, kad ir zvaigznes, viņas ir pašas par sevi spēcīgas un lielas zvaigznes. Un katrai zvaigznei ir nepieciešams šis te zvaigznājs, kurā viņi spēja realizēties kā lielāks konstrukts. Un mums ir vajadzīgs šīs komandas, mums katram ir vajadzīgs šis te savs, protams, ka resurss, bet mans uzdevums būtu saslēgt klāt tos aspektus, kas tev ir vajadzīgs, lai tev veidotos tās unikālais, tas zīmējums debesīs. Tas tā ļoti filozofiski šobrīd. Bet reāli dabā tas ir vienkārši, tā ir komanda, un tu vari būt ļoti liela zvaigzne, bet tu nevari vienkārši izdarīt neko lielu, ja tu nemāki strādāt cilvēkiem, ja tu nemāki deleģēt, nemāki sastrādāties, tu nemāki uzticēties cilvēkiem. Es agrāk īstenībā vispār nevarēju saprast, kā var kaut ko deleģēt. Yeah. Tas ir īstenībā tāda arogance, iedomāties, ka tu esi tik mega, wow, ka cits neviens pat nevarētu tavā vietā izdarīt to. Man vajadzēja tik daudz laika, lai saprastu, ka tā ir tāda iedomība, un citi cilvēki arī var darīt lietas. Varbūt citādāk, bet tas nenozīmē, ka tas ir sliktāk. Jā. Un 8 arī ir laba atzīme. Es uzreiz atgādījos, tikko pastījos 8. klases liecību, kuru vidējā atzīme 5, 10 balvu sistēmā. Jā. Es ļoti slikti skolā mācījos, tāpēc man arī teica, ka dejošana nevar būt mana tā kā nākotne, jo es nomiršu kaut kur ceļa malā. Kāpēc tieši otrādāk, ja tev skolā negaida, tad jādejo? Viņi jau nezina, kas ir dejošana. Tas būtu tā, ka, ja es nemācos, ja es necenšos dabūt labākas sekmes, tad es būšu stulba dejotāja. Saprati ideju? Stulba dejotāja. Jo man skolā lielākie buliji bija skolotāji. Bet jocīgi, ka tu pati šobrīd esi skolotāja, vai ne? Jā, un man šķiet, ka es esmu ļoti gudra. Jā, īstenībā, ja mēs pieskaramies izglītības sistēmai, šobrīd, ap citu, beigā krīze. Tikai šobrīd? Labi. Es vienkārši dzirdēju ziņas,
ka akadēmijā šogad nav iestājies neviens students uz mūzikas pedagoga. Labi, pedagogiem, jā. Nav, šogad nav iestājies neviens, kas vēlētos mācīt bērniem mūziku. Un tas ir briesmīgi, tas ir šausmīgs signāls. Tāda krīze, ok, sapratu. Kāda krīze? Ka tieši negrib nākt mācīt. Nav attaudzes, nav ilgtspējas, industrija nav absolūti saistīta ar to, kas notiek vispār izglītojošajā sistēmā. Zvaigznājs vienkārši realizē arī zvaigznāja klases projektu, kas paredz modernizēt un ieviest šīs inovācijas vienkārši sistemātiski, ka tas ir standarts. Un tas nekādā veidā neizslēdz flautas vai klavierspēles esamību vai dziedāšanu dziesmu svētkus. Vienkārši šim hamburgeram ir jāliek klāt jauns layers, kurš iekļauj sevi digitalizāciju un visus, kā šobrīd balstās mūsu industrija, kura mēs strādājam, arī šie mikrofoni, viņi veido audio ierakstu, kas ir digitāls kaut kāds formāts. Un skolā nekas no tā neeksistē. 2023. gadā. Nekas, nē. Un mēs esam bijuši vairākās skolās, pilotprojektos. Mēs aicinām skolotājus nākt pie mums mācīties, saprast šīs tehnoloģijas, ieviest viņas. 17. septembrī pie mums būs no Itālijas cilvēki, kas ir izdomājuši digitālās MIDI flautas. Man nav nejausmas, ko tas nozīmē. Jā. Bet, zini kā, tu esi dejotāja, tā kā viss ok, nevar taču arī zināt. Es tur arī nezinu. MIDI flauta, what? Jā. Domāju, es varu spēlēt. Tu vari tā kā uz taustiņiem spēlēt flautu? Vai? Es viņu varu spēlēt kā flautu, bet es varu uzlikt skaņu, kas, piemēram, ir stīgas. Es šodien spēlēju uz flautas stīgas. Tā kā sintezators, bet flauta. Jā. Sintezators ir mazliet kaut kas cits, bet ok, MIDI. Tad tas ir drīzāk MIDI kontrolieris flautas formā, un, ja mēs domājam par metodiku, tad viņi ir absolūti interesanti. Ja tu bērnam iedod tādu gadžetu, un tu viņam var pateikt, ka, hei, tagad es nomainīšu pāris skaņas un skanēs, nezinu, čels vai trombons. Bet tu spēlē tā kā flautu. Bet tu spēlē flautiņu, Wow. jā, maz. Var veidoties jaunas skaņa, melodijas, es esmu dejotāja. Tas ir vienkārši tāds viens no tādiem instrumentiem. Man ļoti patīk sensori instrumenti, piemēram. Man ļoti patīk tas, ka mūzika ir kā STEM izglītības tāds virziens, kur tu vari mācīties arī fiziku, matemātiku, bioloģiju. Tu vari runāt mūzikā par digitālām audio pasakām. Tas lauks vienkārši tik mežonīgi milzīgs un liels, ka lielākā sāpe man kā industrijas pārstāvim, kas skar īstenībā arī tevi, jo tu izmanto arī to, ko rada mūziķi, vistiešākajā veidā, ka cilvēki un bērni, kas nāk uz mūsu koncertiem un fano par mūziķiem, ka tie ir viņu elki. Skolā mūzika ir garlaicīga, viņa tiek raksturota kā sanila. Es šodien vienam pavisam jautāju, ko tu dari mūzikas nodarbībās skolā. Viņš teica, es mācos mūzikas vēsturi. Viņš man teica, tā ir tā kā vēstures stunda tikai par mūziku. Praktiski nekas no mūzikas nenotiek, tikai teorija. Tas ir saprot, kā kurā skolā, un katrs ir atradis to savu āliņģi, kurā viņš tur mazajā tajā šaurajā, ļoti šaurajā izpratnē operē ar jēdzienu mūzika, un mani tas skumdina, tāpēc, ka man ir nepieciešami jauni kolēģi. Man ir nepieciešami jauni cilvēki, kas spēj strādāt ar audio iekārtām, saslēgt šo visu. Tu esi autodidakts, obviously, tu neesi, kā teici, stulba dejotāji, ja tu māki saslēgt, saprast, kas ir XLR vadi, kas ir nepieciešamās vajadzības. Tur, kur lien iekšā, tur es spraužu. Tā man mācīja. Tur arī vajag bišķiņu kompetenci, būsim reāli. Jā. Tāpēc man vienkārši šķiet, ka industrija sākas skolā, un viņi ir absolūti atšķēlusies no realitātes. Un ja skolotājs kā centrālais elements nespēja pats būt radošs, kreatīvs un atrast jaunus veidus, kā šos cilvēks ieinteresēt savā priekšmetā, tad tur viss ir slikti. Jā, man brālis ir mūzikas skolas vadītājs, tāpēc man bišķi... Sveiciens tām brālim. Jā. Jūs bijāt tajā skolā? Jā. Jā, forši, vai ne? Jā. Bērģu skolā, tā jaunā. Mēs tur esam nofilmējuši vienu ļoti smuku videoklipu. 2. 2 pat. Vientuļu salu.
Starp citu. Un tā skola vēl nebija atklāta. Jā, sveiciens. Pēc, man šodien atmiņa, man ir tā kā mākonis, ja? Un man tur nāk atmiņas, un 31. augustā mēs filmējām Vientuļu salu. Nopietni. Jā, un šodien ir 31. augusts. Wow. Un vēl mēs 31. augustā uzstājāmies TV3 pasākumā un ar rozā brilli. Jā, tā laikam saucās dziesmu. Un daudz, kas notiek 31. augustā. Mēs atkal tiekamies 31. augustā. Man pat nav komentāra. Ja vienkārši vajag grūti izsakot, vai ne tā līdzi. Un tāpēc man patīk, ka man nāk tie paziņojumi. Kas notika šajā dienā pirms tik un tik gadiem? Kur tu tādu uzliec? Man ir tāds OneDrive Stilīgi. aplikācija, un tad viss, kas notiek manā telefonā, uzreiz automātiski ielādē tur. Un tad viņš man vienkārši parāda atmiņas. Vispār tas ir forši, jo tas palīdz reflektēt, un man ir problēma ar to, ka es nespēju, tā kā tu nevari teikties uz kaut ko vairāk un lielāk un skaistāk, ja tu nespēji novērtēt to, kas tev jau ir. Un tāpēc šādas refleksijas ir ļoti veselīgas, kad, hei, tā kā mēs bijām tur šajā datumā, pam. Un tas tev un tad esi tagad šeit un tāds, paldies par šo visu. Krūt. Jo ikdienā taču tā kā liekas, ka baigi nekas nenotiek. Jā. Neko šodien vispār neesi izdarījis. Lai gan ir tik daudz, kas izdarīts. Tad gan es tas cilvēks, kas neko... Tad tev ir bijis kādreiz diena, ka tu neko nedari. Jā. Tiešām neko. Tu sēdi mājās dīvānā un skaties televizoru. Jā. Man ir mans mīļākais seriāls. Viņš saucās Outlander. Es iesaku visiem. Tur tikai pāris sērijas. Nē, tur ir 7 sezonas. Jau? Jā. Pa kuru laiku? Tu sāki skatīties viņu? Jā, man liekas, ka nesen, bet laikam man pirms 6 gadiem. Man tā patīk tas aktieris. Es pat neskatījos to, kur viņš ir jauno to Čopra, to aktrisi, kur viņiem tāds... Viņš ir tāds mazliet cheesy, tā kā viņš piedalās tādās cheesy, visādās cheesy love story kind of vibe, bet, zin, tas tā forši, tāda atslodzīta. Un viņš īstenībā kā aktieris, viņš to cheesīgumu, man patīk, kā viņš nav tāds truli cheesy. Es nezinu, kā tā paskaidrot. Nav tāds cringy cheesy, ir tāds fun. Cute cheesy, jā, un man ļoti patīk. Tas man iedod tādu vienkārši tādu, Jo es nevaru tev iedomāties tādā pozīcijā. Bet runājam par skolām, par mūziku, un jā, tu tagad mēģini rast risinājumu, lai palīdzētu, vai ne? Šajā sistēmai. Lai palīdzētu. Es domāju, izglītības sistēmai. Jo man īstenībā ir kladītē vesela nodaļa, kā palīdzēt sakārtot izglītības sistēmu. Es nezinu, ko tu domā ar vārdu izglītības sistēmas, ir ļoti liels termins. Es fokusējos šobrīd uz vispārējās izglītības sistēmas 7. 9. klasi. Perfekti, jo niša, tā, kad konkrēts mērķis tev ir amazing. Jā, tas ir vismaz labi, ka ir kaut kāds tāds mērķis, kurā var šaut un mēģināt trāpīt. Bet man šis process jau ir iesācies tā kā jau gadu, un es vienkārši gāju iekšā šajā visā ar tādām rozā brillēm, kad tik visi nāks un priecāsies, cik forši un to visu var darīt. Bet ir skolas, kurās ir pensijas vecuma cilvēks, kurš ir mūzikas skolotājs, un viņš tiešām nemāk ieslēgt datoru, un viņš arī nevar turpināt integrēt šo projektu. Tātad, un īstenībā skumjākais ir tas, ka man tāda bieza grāmata mājās, ko man uzdāvināja Ģirds Ozoliņš, viņa tā arī saucās Music Education and Technology. Un tur ir no visas pasaules dažādi pētījumi un tādi pilotu projektu apraksti par to, cik tas īstenībā ir vajadzīgs, un to neizdomāja Agnes Arkovska. Un tur ir tāds viens citāts, ka šis viens cilvēks, šis viens pedagogs vai lemtspējīgs cilvēks, attiecīgi skolā direktors, viņš īstenībā kā katalizators vai var akcelerēt to visu procesu, vai arī viņš vienkārši pasaka, kā man ir bijis, ja vienā skolā ļoti turīgā pašvaldībā, starp citu, kur nauda nav problēma. Tāpēc nauda nav izšķirošais jautājums šajā visā. Sākumā man likās, ka nauda būs tas, ka, hei, tur nauda. Tā kā Krišjāns Kariņš teica, nauda ir. Nauda ir ļoti, īstenībā, plaši pieejams resurss. Švaki ir ar cilvēcisko resursu. Jo, ja viņš izdomā, ka viņš to nespēja, nevar vai kā, tad visa klase automātiski paliek bez šīs tehnoloģijas un metodas, un tas ir skumji. Un īstenībā, kas vēl ir interesanti, ka ja tu konsekventi nemācies un neattīsties,
tad tāds process kā stāvēt zvietas vienkārši nav, vai nu te uz augšu, vai nu tu degradēji. Jā. Jā, un tas man arī vēl jau vairāk skumdina. Tāpēc īstenībā man ir tāds mazliet FOMO, tā kā nestāv, tu saki, skaties, nedara neko. Un kāds ir nedarīt neko? Ja es neko nedaru, tad es tā kā krītu lejā, tāpēc es vismaz skatos to filmu, jā, es it kā relaksēju, es kaut ko daru priekš sevis, it kā, jā, es atpūšos apzināti vai kā. Bet tas ir tas, kas mani uztrauc visvairāk, un es nevaru vainot arī pedagogus, jo viņi vispār ir tādā neapskaužamā situācijā. Pedagoga profesija nav prestiža. Vakar man bija zooms ar cilvēkiem Argentīnā, kas grib mums atsūtīt savu jauno analogo tādu harmonizatoru, arī tāds ļoti interesants, kas saka, muzikāls verķis, kuru varētu integrēt iekšā sistēmā. Un viņi šobrīd arī strādā uz izglītību Argentīnā, iedomājies, un viņi mēģina kaut ko veidot Argentīnā. Un viņam ir tieši tādi paši izaicinājumi kā mums. Un tur ir arī ekonomiskā krīze, un tur ir vēl arī izglītības sistēmas kolaps. Un dažreiz tev liekas, ka, hei, neceļās. Argentīnā plusā nāk, protams, viss arī, es aizmirstu, kā tas saucās. Pēkšņi tik vienkārši vārds. Sociālisms? Jā, viss, kas notiek uz ielas. Tātad, kad jaunieši 7. 9. klasē visticamāk būs uz ielas pārdos narkotikas vai būs baros, kas mums mazāk ir tāda. Skaidrs, ka viņiem tur ir tādas citas arī kulturālas dažādas atšķirības, bet vienkārši dažreiz ir tik forši saslēgties un zināt, ka tu neesi viens pats, kas kaut ko tādu dara, un tas mazliet tā kā iedvesmo. Un es zinu, ka man tas projekts ir tāds laika jautājums. Es esmu bijis jau izglītības satura centrā, Skola 2030. Es domāju, ka nākamais cilvēks, ko man vajadzētu satikt, ir Anda Čakša. Un, tā kā tas ir tāds ļoti garš process, bet viņš noteikti rezultēsies. Un tas ir tāds laika, tas ir tāds kā maratons. Jā, tā kā es to novēlu iet līdz galam, un noteikti, ja ir kāds, kas to dara, tad mainīsies. Nekas cits neatliek. Nav iespējams zaudēt, ja nepadodas. Jā, nav iespējams, tieši tā, neko nav iespējams zaudēt. Bet es tā kā ļoti priecātos, ja mēs nonāktu līdz tam punktam, tā kā viss saka, iesim Skandināvijas virzienā. Tā kā šis būtu pirmais, ko mums vajadzētu darīt, jo Skandināvi, man liekas, ka tur bija kaut kāda statistikas dati, un tas cipars bija vienkārši tik iespaidīgs, kas sastāda mūzikas eksportu. Tā kā Skandināvi eksportē, pārdod. Tā kā mēs koku materiālus eksportējam kaut kur prom, tad ievedam apakaļ pa citu summu. Viņi eksportē vienkārši frekvences, intelektuāla īpašums, un tas tā kā produkts ar visaugstāko pievienoto vērtību, un Zviedri 45 minūšu lidojumā no Latvijas, un es speciāli braucu tā kā nesen uz Norvēģiju, Dāniju, vienkārši skatīties, kas tur notiek, kāpēc viņiem ir savādāk, tā kā viss, ko viņi tur dara citādāk, un kas tur tāds citādāks baigi nav, viņiem arī ir tāda ģeogrāfiskā līdzīga tāda zona, kā mums tur ir vēsts, viņi ir tādi, diezgan tādi skarbi cilvēki īstenībā. Un es domāju, ka ja katram bērnam būtu piekļuva pie datora un MIDI kontroliera, viņš varētu uztaisīt kaut ko vērtīgu. Ja es atceros sevi 7. klasē, mums jau sāk parādīties datori, un hip-hops bija the thing, nāca īpaši Latvijā iekšā. Man katrs otrais paziņa džeks mēģināja repot, un rakstīja iekšā tajos, tie mikrofoni, kas ir pie austiņām, un tajos taisīja kaut paši savus bītus, un jau tad repoja, un 20 gadus atpakaļ. Un tagad tas ir 100 reiz aktuālāk. Taisīt savas dziesmiņas, tur bītiņus un repot. Un jaunieši skolā to neiemācās, ir garlaicīgi, un viņi iet mājās un YouTube to mācās. Kāpēc to nevar vienkārši pārnest uz skolu? Mēs to esam mēģinājuši darīt pilotā, un es saku, tas ir, tā kā mēs paņemam Bahu, kaut kādu audio failu no Baha, mēs pieliekam klāt viņam bītu, un vēl čalis uzrapo virsū kaut ko no ziedoņa. Tā kā viņš ziedoņu norapo, piemēram. Tā kā tas ir tāds milzīgs hibrīds, bet nav mērķis radīt kaut kādus superhītus. Mērķis vienkārši iemācīt strādāt un parādīt to, ka Bachs nav miris, vai ne, ka viņš ir tikpat klātesošs un ka tam ir kaut kāds metodisks uzdevums. Un jā, hip-hops ir šobrīd popmūzikas statusā, tāpēc taisīt bītus būtu tāds kā konfekta, ka tas puisis, es domāju, ka tā kā tas fenomens, vai ne,
industrijā, kurā es šobrīd esmu, man liekas, ka arī, mēs varam runāt par mūsu industriju, tā radošā industrija, man liekas, ka īpatsvars ar vīriešiem ir dominējošs. Ja tu paskatīsies uz Latvijā pelnošākajiem māksliniekiem, tie ir vīrieši. Jā. Un arī festivālos visi headlineri visur tu. Tie ir vīrieši, jā. Vīrieši, jā. Tie ir arī producenti vīrieši, tie ir mix master. Tā kā šī ir vīriešu dominanta industrija, un tas, ka puišiem negribās iet uz mūzikas nodarbībām skolām, man vienkārši liekas, tas vienkārši parāda uzreiz, kad ir kaut kāds ārprātīgs brāķis, jo mēs aizbraucot uz skolu, aizvedam uz turienu šos datorus, vadus, puiši momentāli visu saprot, kas kur ir jāliek. Uzreiz viens čals grib producēt, viens jau grib pie mikrofona kaut ko darīt. Un meitenes paliek, viņas tā kā mazliet fonā ievirzās. Un tāda ir tā dinamika industrijā, ka tā ir puišu lieta. Un mēs, protams, ka stimulējam arī meitenes. Tagad visas meitenes, kas zvaigznājā, viņas visas producē mūziku, un viņas visas ir, kā saka, computer literate, ja? Bet būsim reāli, mēs dzīvojam tādā vidē, un viņai ir jābūt tādai arī, tam patārnam ir jābūt tādam arī skolā. Tāpēc tas nav tāds meiteņu koris, tagad meitenes padziedāsim, un puišiem ir kauns dziedāt, jo viņam ir balss lūzums, un viņš cilvēciski apsvērumu dēļ vienkārši negrib dziedāt. Tad kāpēc viņam spied dziedāt, lai viņš dara kaut ko citu? Kaut vai bungas taču var spēlēt, ģitāru spēlēt. Pilnīgi. Daudz instrumenti ir. Ir katram sava vieta šajā industrijā, un arī mūzikas klasē viņam ir jāatrod šī vietiņa, un tāpēc es vienkārši zinu, ka šis projekts ir tā kā saka, ložu necaurlaidīgs, jo viņam nav neviena negatīva aspekta. Un tas, ka skolotājiem būs mazliet jāpiespiežās un pašam jāsāk domāt par tālāku izglītību, tas ir tāds gribas jautājums. Ok, šis jau aizgāja tā. Baigi nopietni. Mēs bišķīt patīši atpakaļ, un vispār mēs runājām par to, ka tu īsti neko nenožēlo. Tad es gribēju no sākuma jautāt, kas ir tavs lielākais projekts, ko tu nožēlo? Bet es tad svītroju ārā to jautājumu. Man tad ir jautājums, kas ir projekts, kas tev ir visvairāk tā kā vai nu pārsteidzis, ka tu esi tādu dabūjusi vai esi tur nonākusi, vai tāds spilgtākais pirmais, kad yeah, shit, I made it. Tu tādā laikā man šo prasi, ka tas ir procesā. Un es tāpēc negribu šobrīd... Ok, tad iepriekš, pats pirmais moments, tātad tu centies savā dzīvē sasniegt kaut ko, būt zināma, un tad ir tas mirklis, kad saproti, cilvēki zina, kas es esmu, vai tev bija tāds mirklis? Man viņš tā tiešām, nav bijis tāds viena diena, ja? Bet es atceros, kā brīdis, kad Rēmons Pauls, kā saka, nokristīja mani, ja? Tas mainīja ļoti daudz ko. Un es jau nemainījos, nekas jau manī nemainījās, vienkārši mainījās citu cilvēku attieksme pret mani. Es pat jūtu, ka man cilvēki, kas zvana, kaut kādi producenti, žurnālisti, viņi pat savādāk ar mani runāja, jo viņš tā kā validēja mani. Un Rēmons Pauls ir, viņš ir absolūti leģendārs cilvēks, un vienkārši būt viņa prezencē, būt tajā telpā, kurā viņš spēlē klavieres, tas jau ir tāds #blessed. Un īstenībā viss tas periods, kad mēs strādājām kopā pie albuma un koncertu programmas, viņš viss ir tāds kaut kāds tāds, ka es viņu pat neatceros. Un es dažreiz domāju, vai tas vispār notika. Jo viņš ir tik seriāls. Un ir citi cilvēki, kas sapņo par šādām sadarbībām. Un es vienkārši gribētu sev novēlēt kādreiz tikpat tā kā vismaz pietuvoties, ka tu kādam arī vari būt kaut kas tāds, kas vienkārši palīdz pacelties vai izcelties vai, kas saka, iegrūst to laivu, jo tas ir kā tā, ka vajadzīgs kāds, kas tevi tā kā validē, tas ir svarīgi, tās ir sadarbības, un ja tevi novērtē tāds cilvēks, tas, protams, bija patīkami, un es vienkārši gribētu kādreiz zināt, ka es arī kādam varu iedot kaut ko, kas viņu vienkārši, tā kā uzreiz no 1 uz 5 vismaz, ja, un dažreiz tas palīdz vienkārši ietaupīt laiku, resursus, ka tev vairs 2 reizes nav jāsaka, kas tu esi, ka tev vienkārši ātrāk notiek. Jā, tev visu laiku nav jāpierāda. Piemēram, ja es sūtu kaut ko tur atbalstītājiem, man ir jāraksta tik daudz un jāpierāda tik daudz.
Bet tad, kad tie, kas zina, kas es esmu, tad tas, process ir 10 reizes īsāks. Jā, un tas varbūt ir arī tāds aspekts. Tev kustās vienkārši lietas mazliet ātrāk. Tāds tiešām, kā saka, telefona. Tikko man arī bija viena no meitenēm, kurai top albums Sabīna Musterman. Viņa beidz 9. klasi un es nevarēju samierināties, ka viņa paliks Mārupas tajā vidusskolā. Absolūti vienkārši parastā vidusskolā. Viņa ļoti talantīga meitene muzikāla un viņiem kaut kad jūnijā teica, ka viņš stājies Ventspilī, un tur Ventspils muzikas vidusskola ļoti moderna, ļoti skaista skola, tur pa vidu koncerta zāle. Un... Tā ir tā, ko viņi uzcēla tajā parkā? Jā. Un, tā kā Ventspils un sakopta vide un viss. Un kaut kā viņi nē, tā kā, viņi tā kā baidījās, man liekas, vienkārši, braukt 16 gadu tomēr. Un jā, viņi burtiski, man liekas, nedēļu atpakaļ man liekas, viņi piespieda to darīt. Vienkārši, es pazvanīju uz muzikas skolu un es palūdzu uztaisīt mazu zoomu, un viņi šodien aizbrauc uz Ventspili. Tā kā... Bet tā kā vēl domāt, vai... Nē, viņi jau pārvācās principā uz Ventspili. Tā kā es ceru, ka viņi tur nodibinās savus nākotnes visus kolēģus un draugus. Tās būs tās pirmās nozīmīgās draudzības, kuras ir tās muzikālās, es domāju, draudzības. Un tie tavi kolēģi īstenībā, ar kuriem tu pat nākotnē strādās. Jā. Tāpēc man tik ļoti svarīgi, ka šie cilvēki, kuriem tiešām ir šis resurss, ka viņiem ir jābūt tajā vidē, jo tā vide ir tik būtiska. Un Emīlija Jermola, kas bija viena no Zvaigznā pirmajiem projektiem, arī nominējās Zelta mikrofona albums viņas, ko mēs veidojām. Viņa vienkārši atbrauca no Ventspils, attaisīja vaļā datoru un rādīja savus skits. Man likās, no kurienes viņa ir atbraukusi, kāpēc viņa saprot datoru un viņa taisa savu tēmo. Tas vienkārši ir līmenis un tādā vajadzētu strādāt un operēt jebkuram jaunietim un arī jebkuram mūziķim, vecam mūziķim. Tāpēc, ka nav cita vairs standarta un tev ir jāsaprot tehnoloģija, lai tu sevi varētu parādīt, eksponēt. Un jā, tas bija tāds ļoti pamācošs. Domāju, kas tur notiek Ventspilī? Mēs aizbraucām speciāli ekskursijā uz Ventspili, apskatījām tās telpas. Domāju, bāc, ja manā laikā būtu bijis tāda skola. Nu jā, vai ne? Jo man tagad arī ir parādījušās deju skolas un tur arī vidusskolā tu var iet mācīties tur laikmetīgo, un gan jau drīz parādīsies vēl mūsdienu deju. Jā. Tik skaisti, tā kā filmās. Jā, un es redzu, mēs pie tiem sapņiem runājam. Tā zvaigznā klase, redz, viņi mazliet tā kā pieskarās un koķetē ar to izglītības iestādi. Un skaidrs, ka pedagoģija man interesē, un es arī zinu, ka man ir kaut kāda kapacitāte pedagoģēt, mācīt. Un ja tas tā kā nerealizēsies caur tā kā šo te valsts sektoru, tad mana tā enerģija aizies kaut kur citur, un varbūt tā būs privātā skola, vai privāta vidusskola, vai kaut kāda mana īpaša, kaut kāda sistēma, kuru var veidot. Bet tas būs tā, man gribās, lai visiem bērniem tas pieejams Latvijā, un ne tikai tiem, kas var samaksāt privāti par dārgām fakultatīvām nodarbībām un interešu izglītību, bet ka tas ir tā kā sociāldemokrātiskā valstī pieņemts, ka mums te visiem viss ir tad pieejams un visiem viss ir godīgi un tā. Tad arī tie bērni, kuriem vecāki nevar samaksāt, tad viņi pelnījuši šo tehnoloģiju. Tas ir arī tāds sociāls... Es iebļauju ļoti mikrofonā. Jā, teicu, ka sāks bļaut. Jā, tāpēc es palieku emocionāli, jo es tiešām vēlos, lai katram vienkārši ir piekļuva tam resursam. Tas vienkārši būtu absolūti godīgi. Jā, es piekrītu. Forši, paldies, ka to dari. Lūdzu. Bet kā tev ar izglītību? Jo man likās, ka līdz šim tu visu laiku mācījies. Man šķiet, kopš es tev pazīstu, tu visu laiku mācies. Vai šī septembrī tu sāks mācības? Es turpinu mācīties. Tu turpini? Man decembrī ir jānokārto pedagoģiskais pamatkurs 72 stundu. Tas klasiskais. Jā, tas klasiskais pedagoģijas pamatkurs. Es viņu vienkārši gribu formāli nokārtot tiešām, jo ja es strādāju ar izglītības jēdzieniem, tad būtu laikam zolīdi, ja man būtu tāds papīrs. Tad turpini mācīties. Ej, tu nost. Cik tev ir izglītības? Augstākās 3. Un kaut kādi tie tur certifikāti? Tas tur tā, zini. Viss kaut kas ir...
Vispār komerc izglītības centrā iegūt. Viņš skaitās kā izglītības iestāde, protams, bet te bija tādi biznesa kursi, un viņi bija ļoti vērtīgi. Īstenībā, ja kāds vēlas tiešām dinamiski, ātri un netērējot laiku, čik, dabūt vērtīgas lietas, tad es noteikti ieteiktu kaut ko tādu. Jo tā akadēmiskā izglītība, kas ir Latvijā, viņa ir tāda, es būšu godīga, teiksim, maģistrantūrā es mācījos LLU, kas tagad ir LBTU. Tur bija varbūt 15% no tā, kas man tā kā tiešām tā. Tāpēc man nav pacietība iet mācīties. Jā, jo es redzu, izgāju tos kursus, un tur tas viss jau ir dzirdēts un jau zināms. Bet vispār maģistrantūra ir tāds interesants koncepts, jo maģistrantūrā es vispār neticu, ka kāds kaut ko mācās. Maģistrantūra, kā mums arī tie pedagogi pateica, ir tu tā kā pierādi, ka tev ir maģistrs. Tu esi kā profesionāli arī kompetents kā praktiķis, un tāpēc es īstenībā neatbalstu, ka cilvēki maģistrantūrā studē 22 gados varbūt. Jo man liekas, ka tas maģistrs ir saistīts arī ar kaut kādu profesionālu tādu kompetenci, ka tu bišķiņ esi jau iestrādājies. Jā, ka tu saproti kaut ko, kas notiek tavā lauciņā vai tajā sfērā. Ja tu neesi tikai stingri akadēmisks, teorētisks pētnieks, tad skaidrs, ka tu tur arī doktorantūrā var uzreiz jau doties, bet es esmu ļoti praktiski izteikts tāds students, un man interesē viss tāds praktiskais, tāpēc tur bija vairāk tāda, kas saka, darbi jānodod, viņus nodod un principā aizmirst par viņiem, un arī maģistra grāds man bija īstenībā tāds uzstādījums, jo arī tas ir vajadzīgs, lai es varētu kaut kā tomēr... Tu izglītību bīdīt. Jā, tas tā savādāk, nav beigas smuki. Jā. Runāju par izglītību, un man nav maģistra grāds. Jo man vispār, man ir bīfs ar izglītību. Bīfs. Jo es piemēram, zinu, kā es gāju kultūras koledžā, un tur, piemēram, mācās visi tie menedžeri un tā, un viņiem nav visādas praktiskas vispār zināšanas. Viņi nāk tā, kas tas varētu būt? Menedžeris. Vai arī tur ir horeogrāfs un nav nekad īsti dejoši un nāk tā kā uz horeogrāfiem. Tagad es būšu horeogrāfs. Un es vienkārši viņi dabū tādu pašu papīru kā es un bija tāds, no. Bet zin kā, bet tas, tā kā, tas papīrs vai ne? Man viņš īstenībā ir tāds simbolisks. Jo... Tev ir siena ar tiem papīriem? Nē, man nav. Un man arī neviens nekad nav jautājis, vai man ir maģistrs tur un tur. Bet, piemēram, ja es šobrīd dotos uz pārunām izglītības ministrijā ar kādu cilvēku, kurš ir tādā svarīgā pozīcijā, tad tā saruna vienkārši iegūst mazliet citu dinamiku. Jā. Tikai tik daudz. Tas ir īstenībā vairāk vajadzīgs man pašai, ka es sevi apzinos kā līdzvērtīgu sarunu biedru, un tas tā kā jocīgi, kāpēc es tā domāju, jo, Stīvam Jobsam viņš bija dropouts. Nē, viss tā vai ne? Nē, tas ir tāds psiholoģisks stabilizācijas process. Priekš tev, to, ko tu dari, jā. Es domāju, priekš manis, kad man kā horeogrāfai un dejotāji, vai tu man esi prasījusi, kāds man papīrs ir? Nē, man liekas, ka cilvēka darbi runā par viņu, un tas papīrs ir, vai ne? Tādas profesijas, vai ne? Es saprotu, tur kaut kāda ir ārsti, kaut kāds IT, bet arī nezinu, vai tur. Bet noteikti kaut kāds ārsta profesijas, tur bankām noteikti, un vajag, lai cilvēki saprot, par ko dara. Un politikā būtu baigi forši, ja būtu pieprasīta izglītība. Es nezinu, vai politiķis īsti ir. Man šķiet, ka es priecātos, ja politiskajā arēnā vairāk būtu uzņēmēji. Tā kā praktiķi, jā. Tas pats Rinkēvičs, man liekas, par ko daudzi viņu varbūt tā kā mazliet tā kā nomelno, ka viņš vienkārši birokrātiski veidojas savu karjeru. Tā kā tur ir daudz īstenībā tādu cilvēku, kur savā dzīvē nav neko varbūt paši veidojuši vai attīstījuši. Es tik smalki nezinu, bet tas ir tas, ko es esmu varbūt piefiksējusi. Bet man ir būtiski kāds cilvēka tāds portfolio. Tas ir tas, jo tur pa tiem gaitiņiem skraidīt un tos papīrus bīdīt. Vispār valstī ir ļoti liels birokrātiskais aparāts, un es domāju, ka tur droši var likvidēt kādu trešdaļu mierīgi.
Jā, ja tur ir bieži vien tādas profesijas, kuras pat neeksistē un nav vajadzīgas. Cik es esmu dzirdējis, ka ir kaut kādi kantorīši un Kaktu kantorīši. Kaut kādi kaktiņi, jā, kur ir kaut kādi brālēna mamma. Nu, tas jau ir tā, jau. Tas jau nav nekas vairs tāds. Okay, man ir jautājumi. Es esmu pierakstījis pat. Wow. Kas? Šī ir tā klasiskā vieta. Bet man interesē, jo man viss interesē. Labi, šis īstenībā nav pierakstīts. Man ienāca prātā tikko. Vai tu vēlies uzrakstīt grāmatu? Tu tā kā, tev kāds ir pastāstījis, kas notiek Zvaigznājā, pirms es braucu uz šajieni. Tas ir tas, ko tu runā. Jo vienkārši tas ir tas, ko es tagad daru. Es jau daudz gadus gribu rakstīt grāmatu. Par ko? Praktiski savu pieredzi plus rīki, kā es esmu tikusi galā ar to pieredzi. Tas ir tāds biogrāfiski plus ar lietām, ko cilvēkiem varētu tā kā iedvesmot. Un es tagad vienkārši gribu uzzināt no cilvēkiem, piemēram, tu varētu mierīgi 4 grāmatas sarakstīt uzreiz, tā kā man šķiet. Viena varētu būt pieredze, viena varētu būt tāda, viena varētu būt to, viena koncerta aizkulisēm, viena cilvēku attiecībām. Es vakar tieši iegāju grāmatnīcā un es nopirku tādu tā kā mapīti, kurā es likšu iekšā transkripcijas no... Jo es īstenībā nerakstīšu, man rakstīšana neņem pārāk daudz laika. Man ir... transkripcijas veicējs, kurš transkribēs manus... Fancy. Nu jā, jo tas būs ātrāk. Un īstenībā tā grāmata, man liekas, ka vispār grāmata šobrīd piedzīvā tādu mazliet renesansi, tā nav gadījumā, vai mums vienkārši tas ir aktuāli? Es visu mūžu lasu grāmatas, tāpēc es nezinu, es esmu apsēsta ar grāmatām. Kaut kā ir tāda sajūta, vienkārši mums tikko arī bija interesanti tikšanās ar Zvaigzne ABC, kur mēs veidosim ļoti foršu kampaņu oktobrī, jo, ja mēs runājam par grāmatām, īstenībā un arī par izglītību, lasīt prasmes rādītāji ir vienkārši briesmīgi. Par to arī runāja mēdījos, burtiski tikko, un es to novaru arī strādāt ar bērniem, ka viņi 6. 7. klasē viņi nemāk lasīt. Ko? Nē, nopietni, tas ir tā kā neticami. Bet atgriežoties pie tās savas grāmatas, negribās tur spoilot vai kā, bet tas būs tāds izglītojoši metodisks materiāls, kuru es formēšu pēc tā, kas ir noticis 2 gadu laikā Zvaigznājā. Jo man liekas, ka sākumā jāatstrādā tās lietas, un tad tu saproti, kas strādā, kā tas notiek, kā tas notiek, un tad destilātu grāmatas formātā iedod. Un tāpēc, ka kur ir visi grābekļi, uz kuriem es uzkāpu, un grāmata ir domāta tev, lai tu nekāptu uz grābekļiem. Jo īstenībā, kāpēc es sapratu, ka man vajag grāmatu, jo es sākumā domāju, varbūt pēc tām konsultācijām, kad cilvēki nāk pie manis runāt par mūzikas menedžmentu, par savām dziesmām un vispārējo, es parasti dzīmēju viņiem visādas schēmas, kas tā kā ir manā galvā, un vienmēr viņas nofotografē. Un es vienmēr domāju, man tas ietaupīt laiks, varētu vienkārši izdalīt tādu tā kā bukletu, un tad es sāku domāt, kas varētu būt tajā bukletā, un tad es saprotu, ka tas nav buklets, tā ir grāmata, kurā vienkārši atnāk cilvēks, es viņam dodu grāmatu, saku, izlas to un to, un tur ir tā varētu būt tāda, grāmata, man patīk tādas, kurās var arī kaut ko rakstīt, un tur ir kaut kādas tukšās schēmas, tā vai projekti. Tāda tā kā radošās industrijas projektu vadība. Sapratu, Ventspils augstskolā es lasījuši lekciju tieši par projektu vadību radošajā industrijā, un viņa nav citādāka kā projektu vadība kā tāda, bet viņa ir specifiska. Un mūzika ir vēl specifiskāka. Un mēs vakar runājam ar vienu puisi, kurš ir internetiskā vārdu. Viņš ir tā kā vērsts uz dažādu statistisku algoritmu izveidi. Viņš ir mēģina atklāt, kā varētu datorizēt dažādus procesus. Un viņš man stāstīja, mēs strīdējāmies par to, ka varētu uztaisīt algoritmu, kurš noteiktu, vai tā ir laba dziesma vai slikta dziesma. Un es teicu, ka tā mana pozīcija, ka tas nav iespējams, jo ir vajadzīgs tas eksperts, ir vajadzīgs tas cilvēku konsīlijs, kas nosaka to, un dators... Tikpat labi AI varētu to noteikt. Ķipa. Jā, bet tā kā... Bet nevar, vai ne? Es nezinu. Es arī saku, ka nevar. Es nezinu. Tas ir tik ļoti gaumas jautājums. Un tu jau to jūti tā kā vēderiņā. Jā, un AI-am nav tāds kaut kāds fifth sense. Viņam ir kaut kāds logic approach, bet viņam nav tā otra pusloda, kas atbild par kaut kādu emocionālo inteliģenci, par kaut kādu aizkustinājumu. Jā, jo tev dziesma patīk, tāpēc, ka tev atgādina kaut ko, vai ne?
Tur ir tik daudz faktoru, viņi tik subjektīvi. Bet forši, ka tu rakstīs grāmatu, es domāju, kad tu domā, ka viņi tev iznāks? Nu, es ceru, ka nākamā gada beigās. Nu, es jau rakstu 6 gadus. Jā, es vienkārši, man visu laiku ir tas, kas es esmu, ko es vispār, kāpēc. Un tad es pastos arī grāmatnīcā, ir vienkārši tik daudz grāmatas, un es varētu daudz labāk uzrakstīt. Man vienkārši vajag pirmo bez mazais slīdināmo kucēnu. Es gribu daudz grāmatas rakstīt, es dievinu grāmatas. Un es gribu 100 grāmatas, lai man ir. Tāpēc man jātiek tam pirmajam solim pāri. Un tad es domāju, viss 24. gada, ja par rudens ziemi, viss, vienkārši just tad es tev turēšu pie vārda, jo es domāju, ka mana grāmata būs gatava tā kā sadrukāta kastēs. Viņa stāvēs jau jūlija beigās, lai augustā es varētu jau visu tā, zinu, lai viņa tikai ir. Un tad septembrī, kad sāksies skola, tad būs jau tādas. Jā, es laikam pirms Ziemassvētkiem, lai cilvēkiem ir ko dāvināt citiem. Mazliet bišķiņi var pirms pavilkt. Oktobrs vai nekods. Jā, oktobrs ir labs mēnesis. Jā. Man vienkārši, man viss ir daudz, kas uzrakstīts, man vajag struktūru tam visam. Bet tev vajag cilvēku, kas ir coach tajā. Jā, redaktoru vajag. Jā, redaktoru. Es tev varu atsūtīt numuru, man vien forša sieviete. Jā. Viņa ir palīdzējusi uzrakstīt. Es tev pateikšu pēc tam visu. Ok, labi. Bet tas ir, un tagad es ņemu to atvaļinājumu, kāpēc arī daudz ko tagad atsaku. Es vienkārši arī braukšu, dzīvošu vien pat mašīnā, kempingos, un es gribu to laiku, to struktūru sataisīt, sarakstīt visu, salikt tā kā, un es mēģināšu viņu pabeigt līdz decembrim. Jā. Tad sāksies viss tā redakcija, maketēšana, vāks. Tas šeit vēl trakāk būs nekā pat grāmatas rakstīšana. Bet tas ir tik forši, jo īstenībā tā statistika Latvijā bestselleram ir laikam ap 2000 grāmatu. Un kā? Tik maz. Tas tā kā Latvijas tāds, labi, protams, viss, kas ir virs 2 ir ļoti labi, bet pēc tam, man liekas, ir jādomā varbūt par tādu internacionālo potenciālu. Un tad tev atliek viņu notulkot, un tad jau... Jā. Labi, tiksim uz to galā. Jā. Man vēl noteikti vajag piesaistīt arī pētnieku vai zinātnieku, jo tur ir pāris lietas, kas ir saistītas, piemēram, ar tām augstajām peldēm, vai tur, piemēram, ar miegu, sportu un pārbaudīt datus. Un arī atsaucas salikt. Tas man ir svarīgi, lai nav vienkārši, es tā domāju tā un tā, bet, lai tas... Tas gan ir labi, jā. Man liekas, ka jo vairāk atsaucas un tādi valīdi dati, jo foršāk. Jā, jo es esmu ļoti pārliecināta par to, ko es daru. Es ceru, ka to redzēt manā sejā, tajā vispār procesā, kā es dzīvoju. Un to es gribu vienkārši uzrakstīt, jo es esmu izgājis daudz kam cauri. Jā. Interesanti, arī Māra Holšteina Upmane tikko, man liekas... Jā, viņa arī nāks pastāstīt, kā viņa izdarīja. 13. septembrī, laikam, nāk ārā grāmata. Tā kā, forši, es domāju, ka tas ir tāds labs sasniegums. Nē. Bija kaut kas tur, ka cilvēkam savā mūžā tur jāizstāda koks, jāuzraksta grāmata. Nē, man liekas, ka grāmata nav tāda jāsarakstā. Ir jāizstāda koks un jānosaka čūska, man liekas. Tur nav nekas par grāmatu, bet labi. Tas, laikam, manā pasaulē. Jā, lai būtu. Manā tajā īpašajā. Ok, kas ir tavs nereālākais sapnis? Par to, ko es gribētu vēl izdarīt? Jā. Es zinu, kā paņemsim mūziku. Mēs sapratām par izglītību, bet kur ir mūzika? Jā. Es nezinu, vai viņš ir nereāls. Viņš ir tā kā reāls un viņš ir... Viņš ir ielikts tā kā pēdiņās nereālākais? Nē, man nav tādi. Tāpēc, kad tu nemaz, kā padomā, tu jau nevari nemaz izdomāt. Tu nevari izdomāt neko, kas nav reāls. Cik labi skaisti. Iedomājies, viss, ko tu tagad iedomājies, tas ir reāls kaut kas. Jā. Kā tad tur var sakot? Labi, tur kaut kādu, es gribētu dzīvot uz Marsa vai tur kaut kāda tāda. Bet vai tiešām tu jūti, ka tas varētu būt tā kā tas, ko tu vēlētos? Nē, protams, ka es to negribu. Tas ir absolūts ārprāts. Kaut kādas muļķības. Man tā kā te ir tik forša un mums ir tik skaista vieta, kur dzīvot un realizēties. Bet man ir tādi lieli vienkārši sapņi. Viņi nav nereāli, viņi ir lieli. Un viņi prasa laiku, ilgāk materializācijas process notiek. Tāpēc man ir šobrīd jādomā, kā papildināt savu komandu ar vēl vismaz 2 cilvēkiem. Man ir jādomā, kā piesaistīt
šos te kompetentos cilvēkus, jo es vēlos uzbūvēt nākamo 2 gadu laikā, tu esi arī stāstījis, ka tā būs šī te mākslas rezidence Ogrē, un tā būs vieta, kurā, tagad saka, tu gribi uzrakstīt grāmatu, tad tur būs tāda īpaša skaista mājiņa, un tur tu varēsi aizbraukt uz mēnesi un izdarīt savu lietu un braukt atpakaļ. Un, protams, ka tur tiks rakstīti gan rakstiski materiāli, gan mūzika. Viņi, protams, ka būs domāt arī mūzikai pamatā. Bet šai vidē vienkārši ir jābūt tādai pieklusinātai, lai tu tur vari, kā saka, sazemēties un pazust arī. Un atspērties. Un īstenībā tieši tā pazust, jo arī Ziedonis, man liekas, un tā kā J.K. Rowling, man liekas, tā kā viņi to arī pateica, ka visi cilvēki īstenībā ir talantīgi un viņiem ir ko teikt, un viņi var rakstīt grāmatas un dzejas un mūziku. Un vienkārši es jūtu, ka man lielākais, tā kā ja man traucē, tā kā man ir kaut kāds workflows, viņš vispār parasti atverās pēc 20 minūtēm varbūt labāk, tas ir jau diezgan, man labi, viņš atverās uzreiz īstenībā, bet tāds īsts labs flows sākās kaut kad uz sesijas beigām, vai ne, arī, ka tu iesildies, ka tā kā dejo. Un tad vienkārši kāds tev tur ienāk un kāds ēpasts vai vēl kaut kas. Tāpēc tas ir lielākais challenge šajā laikmatā, vienkārši atslēgt, nelūrēt savā telefonā, un tie ir arī tie paradumi, nečekot ēpastu visu laiku, neatbildēt uz visām ziņām visu laiku. Man, piemēram, ir sadalīti tāski, kas ir 5 minūšu tāski, kas ir lielie tāski. Es komandā pamanīju, ka īstenībā cilvēki nesaprot šos konceptus, un, piemēram, nezinu, ja man ir 5 minūšu tāsks, un man ir jāatbild uz ēpastu, un cilvēks ēpastā gaida kaut kādu koordināti, bet tu tikmēr nodarbojies ar lielu blāķi, kas ir liels darbs, un tu tā kā to ēpastu aizsūtīsi tikai tad, kad tu pabeigsi savu blāķi, tas cilvēks tajā galā vienkārši gaida. Un tāpēc es visu laiku visiem saku, kā, ja tas aizņem 1 līdz 5 minūtes maksimums, tad izdara to tagad, tas ir prioritārs darbs, jo viņš kustina tālāk citus procesus, kas vairs nav saistīti ar tevi. Un es pati cenšos tā kā viņus grupēt, un tad, kad man ir kaut kāds darba sesija, tad es priecājos, ja cilvēki nelien iekšā manā kabinetā. Un tad, kad Stensnieks kaut kad teica, ofisā notiek shitstorms, tad es priecājos, ka man ir durvis un man ir sava telpa, no kuras es vienalga daudz ko dzirdu, kas tur notiek un es gribu pieslēgties. Bet tas ir ārkārtīgi būtiski. Tas ir tik nenovērtāts faktors, ka tevi netraucē. Tu jau arī brauks savā busiņā, kā tev ir jāizslēdz tas telefons ārā. Jā. Un, tāpēc arī pazūd bēg uz Ameriku. Jo tur man nevar neviens sasniegt. Jā. Šeit ir nakts, tur ir diena. Un, tā, kad kaut kas mainās. Bet par tiem sapņiem tā rezidents, viņa, redzi, tas ir procesā un tas ir atkarīgs, kā ies viss tas izglītības jautājums, jo es vēlos, lai Latvijā būtu daudz lielāks īpatsvars ar importētiem speciālistiem. Es vēlos, lai šeit brauc tie cilvēki no Argentīnas, lai šeit brauc cilvēki no Igaunijas, no Somijas. Zviedrijas, apsties, tur ir pasaules meka mūzikas. Bet tas ir fascinējuši, cik viņi ir tuvu. Un tu zināji, ka Igaunijā ir 3. labākā izglītības sistēma pasaulē. Jā. Igauni ir tepat aiz sienas. Interesantākais ir tas, kad es gāju skolā par šo runāja, ka rekur Somija, rekur Igaunija. Kāpēc mēs neņemam piemēru? Igauni būvē šobrīd savu startup pilsētu. Silicon Valley? Bez maz vai. Ne, vienkārši tā kā... Rekur viņi eksportēs startupus, jā? Mēs runājam vienkārši par to, ka būtu forši, ja mūzikas kabinetā būtu dators, kur var ierakstīt dziesmu. Igauni būvē startup pilsētu. Tā kā, es nesaprotu, kā mēs esam... Tas ir tieši... Es tikai pēdējās dienās tik daudz par šo runāju, ka mani fascinē. Runā. Nē, tas fakts tiešām ir tāds, ka zivs pūst no galvas. Bet rekur notiek jau izmaiņas. Daudz jau priecājas par prezidentu, rekur nomainījās, ka tagad šis būs tuvāk tautai un varbūt mums sadzirdēs. Come on. Lai viņi priecājās. Cilvēkiem nav aizliegts priecāties un sajūsmināties un būt happy people. Nē, ir. Un zini, kas arī man fascinē, ka, piemēram, Igaunijas populārie artisti Spotifyā viņam klausījumi ir miljonos.
Mums populārākajam ir 100,000 klausījumu. Vispār latvieši nepatērē šādas lietas kā podkastus, mūziku Spotify, YouTube. Vispār arī mūsu influenceri ir diezgan maziem cipariem. Mēs maz patērējam lietas. Igaunijā jau tajā laikā, kad mēs braucām tur spēlēt, bija sarunas, ka Igauni vispār tiešām savādāk. Viņiem patīk patērēt, viņi iet uz jauno grupu koncertiem, jo tas ir stilīgi. Mums tā kā cilvēki iet uz to, ko viņi jau zina. Ir vienkārši dažādi paradumi, kā cilvēki patērē lietas. Tas nav slikti vai labi, vienkārši arī tas Spotify tirgus, viņš noteikti augsts lielāks, bet visiem bija baigais šoks, ka digitālajā straumēšanas topā atklājās tādi šausmonīgi fakti, ka attiecīgie artisti Latvijā ir straumētākie. Ja tu vienkārši paskaties uz demogrāfiju, kas patērē Spotify, tad tur nekas cits arī nevar būt. Un mums vienkārši vajadzētu domāt, kā Spotify klausītos vairāk mūsu vecuma cilvēki un varbūt vēl vecāki un tas arī viss. Un es nezinu, cilvēki tā kā priecājās un šausminās un priecājās, bet tā realitāte ir tāda, kāda viņi ir. Un mans mērķis šobrīd ir saprast, kā es varu ar savu mazo pienesumu kaut ko reāli izmainīt. Un tāpēc man arī pieminēja izglītības sistēma. Mans vārds biedē, viņš pārāk liels. Tāpēc es, lai sevi nebiedētu tik ārprātīgi, es tikai mūzikas nodarbību, es tikai šito, es tā kā, zinu, tāds mazais, tāds zaķīts, ja tāds tur, es tikai šito, jo savādāk tas paliek biedējoši. Un ja tu gribi uzrakstīt grāmatu par visu savu dzīvi, par visu savu pieredzi, par visu savu nākotnes plāniem, par tas kā tā ir bībeles izmēra grāmata, un tas būs absolūti traki. Ja tu vari sašaurināties un, un iezūmoties, ir ļoti laba māksla. Un arī tu veido albumus, mēs tagad strādājam pie 2 albumiem. Un tā kā, ja viņš var turēties kopā kā konceptuāls darbs, tad ir vajadzīga vienojošā tēma. Tu nevari likt, es dziesmu uzrakstīju par cāļiem vistām un par mīlestību un par manu mammu vēl. Tā kā, tā kā... Bet ja mīl visu. Jā. Okay, manus podcastu nāk viesiem. Obvious. Un katrs atstāja jautājumu nākamajam viesim. Jā, tev arī beidzēs nākamajam atstāt. Bet... Kas ir nākamais viesis? Laikam Patriša. Bet es neesmu pārliecināta. 100%. Bet tas nav svarīgi. Tev atstāja jautājumu tāds Klaus. Viņš ir studē sporta zinātni. Pētnieks, un super būs jautrs podcasts, varēs klausīties. Un viņš jautā, ko tu pateiktu savam nākotnes es pēc 5 gadiem? Tu tagad satiec savu nākotnes es. Es pateiktu savam nākotnes es, ka šis ir bijis ārkārtīgi grūts. Man šis gads ir īstenībā tiešām tā kā fiziski grūts, bet viņš ir bijis ārkārtīgi pamācošs. Un tā kā tu tur izdomāji savu kvotu par zaudējumi un tas viss, jā? Nav iespējams zaudēt, ja nepadodas. Jā, man ir tāds ļoti vienkārši apmēram tas, kas tevi nenogalina, padara tevi stiprāk. Tā kā visburtiskākajā, banālākajā nozīmē. Ļoti liela tāda neatlaidība ir pieprasīta no manis. Es jau tā esmu neatlaidīga, bet šis gads vienkārši vēl vairāk tā kā tiešām. Tā kā tiešām. Jā. Tad lūdzu vēl. Tad tiešām. Tagad. Rezonē. Tagad. Un visu laiku tas notiek, un tas bildupojas, un es domāju, cik daudz vēl tā kā var uzlikt virsū, tā kā pēc 5 gadiem. Es domāju, ka ļoti daudz, kas būs atrisinājies, jo šobrīd man tāds sajūta, ka, zini, tas sākuma muģekļa fāze, kura vienkārši ir ļoti tāda neskaidra. Un tāpēc arī ir pa tām grāmatām, tu gribi rakstīt pa to. Vispār domas šaudās uz visādiem virzieniem, kā pieņemt pareizu lēmumu. Un es pēc 5 gadiem vienkārši, es zinu, ka es būšu izdarījusi labākās izvēles, kuras es varēju izdarīt tagad. Un es
Es visticamāk, es zinu, ka es pēc 5 gadiem atpūtīšos daudz vairāk. Es vienkārši kaut kā to jūtu. Man vienkārši šobrīd vēl ir jābūt vēl tādā režīmā. Bet es gribētu sevi satikt kādā Portugāles tādā tipa valstī, kuras ēstu garšīgu ēdienu. Kādas tādas zivju ēdieni. Sērfotu. Es iedzertu tādu foršu červēsā. Un es kaut kur sauļotos. Un tad es tā kā varētu pazvanīt uz Latviju. Tur, kā jums tur iet uz kārtībā? Kaut kā tā, man liekas, tam vajadzētu būt. Tas būtu forši. Bet tad es brauktu jau drīz apakaļ uz Latviju. Bet Latvijā forši, vai ne? Protams. Man gribējās projām, bet man vairs negribās. Man liekas, ka Latvijā ir vajadzīgi tādi cilvēki kā tu un viņi, tā kā ja visi tādi kā tu aizbrauc prom uz Amerikām un tā kā, kas tad paliek, no? Jā, tu saprati Amerikā, jo tur tādi kā es ir daudz, un šeit es esmu tikai es, un man ir šī lieliskā iespēja veidot to vidi daudz vienkāršāk nekā es atrastos citur, un te man ir lielāka balss. Jā, un tas ir ļoti svarīgi. Jo es īstenībā dažreiz arī domāju, ka ja man būtu tāda dziesma kā Melnos palākos Amerikā, es īstenībā ļoti labi dzīvotu, tikai no autora tiesībām vien. Tie domāju, cik milzīgs tas tirgus tur būtu. Bet es neesmu Amerikā un viss, un tā kā nav jēgas par to. Bet nekad neko nevar zināt. Īstenībā, tu pieminēji Ameriku, man par Ameriku vienmēr ir bijušas tādas siltas sajūtas, jo Amerika mani mentāli ļoti uzrunā. Un man ļoti patika tas impulss, ko es tur iegūstu, bija Teksasā un Ņujorkā. Es gribētu tur uzturēties biežāk, lai uzlādētu baterijas un iegūtu vienkārši virzienu, un tas ir tik veselīgi. Bet es domāju, ka caur dažādiem projektiem tas arī notiks, jo, ja tas nenotika caur Melniem palākiem un mūziku attiecīgi, tad tas varētu notikt vai caur grāmatu vai caur izglītības projektiem. Nekad nezinu īstenībā šīs lietas, un īstenībā šobrīd es pat mazliet izbaudu, ka es nezinu un nesaprotu, kas notiks tālāk. Es vienkārši tā kā lieku nākamo soli, un es ceru, ka tur nav kaut kas kurus apgāzīšos. Vienkārši maziem solīšiem kustos tālāk, un ir baigi interesanti. Jā, man Amerikā patīk viņu tā mentalitāte tieši no tā, kad viņi ir pārliecināti par sevi, viņi fucking dara. Tas tā iedvesmo, un tas, ka viņi ir autentiski. Bet tas nav tieši tajā vietā, kur tu parasti brauc uz... Laikam jā, Losandžels. Tur nav vienkārši tāds tā kā epicentrs ar tādiem... Visticamāk, ka visi brauc meklēt tā kā to lielo laimi, tieši tādi tipa cilvēki. Tur nav parastu cilvēku, tur nav tādi vienkārši, kad... Es tāpat tā šeit padzīvošu. Ir forši, kad ir tāds magnētisms tajā, vai ne, kad tur pievelkās. Un es īstenībā runājot par Zvaigznāju, es arī jūtu, ka šobrīd Zvaigznājā apgrozās tik daudz cilvēku. Tā kā mums, tu atceries, tu biji Bruņinieki ielā pie mums, un mums tur bija tāds maziņi kambarīši, un šobrīd liekas, ka mūsu telpas jau ir lielas, bet tāpat pamazē, ja? Bet aizvakar Matīs stāvēja, un viņam nebija kur strādāt. Viņš strādāja viesistabā, tā kā, kur mēs viesus parasti uzņemam. Un man likās, kas notiek? Nu, tā kā tas notiek tik ātri, un es neesmu vēl gatava pārvākties vai izvākties, un tā kā vienkārši tie, mani priecē, ka mēs arī magnetizējamies un nāk klāt jauni cilvēki, un viņi grib būt manā prezencē, un es gribu būt viņu prezencē. Un īstenībā man liekas, ka mums ir tāds baigais blessings strādāt ar šiem gados jaunajiem cilvēkiem, jo man liekas, ka mēs arī visu laiku esam tādas mazliet... Es zinu jaunos trendus. Jā, 10 gadi atpakaļ, un tas, man liekas, tas ir tas, ko es novēlu īstenībā mums abām šajā podkāstā, būt šajā vidē visu laiku, un tad arī 80 gados, man liekas, chill, vai ne? Jā, būs forša kompānija, un cilvēki gribēs ar tevi tusēt, un tu varēsi viņiem vienalga kaut ko iedot. Tas ir arī Raimonda Paula, man liekas, kaut kāds fenomens. Viņš arī slēgs starp jauniem, vai ne? Viņš jau vienmēr meklē jaunas izpildītājus, un viņš ir taču jauno talantu atklājējis, un es domāju, ka tāpēc arī viņš kaut kā jūt to vilku, viņš tā kā tas viss ir tāda simbioze, vai ne? Un es tāpēc arī ceru, ka tā, ka mums būs mūsu mūziķu rezidence, tad pie mums arī gribēs braukt tie, kas grib kaut ko tādu un citādāku.
un es īstenībā, man ir kaut kādi tādi traki sapņi, es, protams, neteikšu, bet tu saki par tādiem sapņiem. Tā kā tie ir tiešām mūziķi no Amerikas, par kuriem es fanoju, kur koncertos esmu bijusi, un es gribētu, lai viņi atbrauc pie manis. Arī pierakstīt Džonu Meieru. Ok, Džons Meiers tā kā nav manā listā, bet... To es saku, tāpēc pierakstu priekš manis. Vienkārši tā, ka viņš atbrauktu un... Bet viņš ir ķēnijs, what do you mean? Jā, viņš ir ļoti labs songwriters, tiešām. Un vienkārši viņš... Tā kā iedomājies, viņš zinātu, ka... Jā, Latvijā ir tur tāda vieta, un tur savāktos kāda 30. Bet tas viņiem būtu ideāli. Man šeit tas ir amerikāņu populāriem mūziķiem atbraukt uz Latviju. Neviens viņiem vispār nepievērst uzmanību. Perfekta vieta, kur strādāt. Oh my God. Jā, es saku, ka... Jo man tā iedvesma bija no Rika Rubina. Es lasu viņa grāmatu tagad. Jā, ka viņš arī ir izveidojis to... Man liekas, ka viņi saucās Nirvana. Ja? Es nezinu, kā sauc, viņam grāmata ir par kreativitāti. Viņš neko par sevi nestāst, tikai par kreativitāti. Tur tas punkts uz grāmatas vāka. Kas tikko iznāca. Jā, viņš arī ir izveidojis to studiju tieši tā, lai viņi ir tāda safe space. Un tad, man liekas, Latvijā būtu vajadzīga tāda filiāla. Nu, nopietni, šķiet, tas ir labs tāds mārketinga plāns. Mums vienkārši vajag cilvēku, kas nodod to informāciju tālāk. Jo viss ir iespējams. Viss. Tieši tā, un tāpēc arī zvaigznājs saslēdzās. Un tā kā es zinu, ka mans zvaigznājs ir forši, ka viņš ir Latvijā un tā. Un Agnes Rukauska Latvijā, ok, forši. Bet es gribētu, ka viņš ir internacionāls noteikti. Random jautājums, kas lai gribēju uzdot. Mālos pelēkos ir populārākā dziesma Trians Parkam? Viņa ir tāda... Nu, veiksmīgākā tāds jautājums. Es nezinu, kā to, Jo tu viņu pieminēji tik daudz reizes. Vienkārši man liekas, ka viņa ir vislielākais skatījumu skaits, man liekas, statistiski. Es pēc tā skatos tikai. Es vienkārši nezinu. Nē, es arī skatos pēc koncertiem, jo tā ir tā dziesma, kuru koncertā es varu nedziedāt. Es domāju tādā ziņā, ka es varu stāvēt pie mikrofona. Jā, visi citi dzied. Un visu viņu nodzied. Nu, pēc tā tu tā kā var arī bišķiņ noteikt, ka tā dziesma ir iegājusi tādā cilvēku, viņiem ļoti viņa patīk. Interesanti. Man arī viņa patīk, bet es nezināju, ka viņa ir jau tajā statusā. Nē, tā kā koncerta laikā viņa ir tāda gaidīta. Bet pārējais jau arī stars tāda nobeiguma dziesma. Laika dziesma viņa ļoti mīļa. Tāpēc man ļoti gribās pastīties, kā tas būs ar kori. Nice. Ok, pēdējais jautājums. Tad, kad tu nāc uz šejienu, vai tev bija kaut kāda lieta, ko tu 100% vēlies pateikt? Tu zini, man bija tik daudz, viss kaut kas intensīvs zvaigznāja, ar ko man bija jādīlo un jāpieņem lēmumi, tā kā 5 minūšu lēmumi, ļoti ātri, viņi ir nozīmīgi un lieli, kas īstenībā nāca uz šejieni, lai vienkārši atslēgtos. Es tieši mēģināju teicu, man vajag mazliet sazamēties, man ir pārāk liels hypes, man ir pārāk daudz emocijas, un šobrīd ir pilnmēnesis, man liekas. Jā, ir. Pie tam zivīs, un viss ir ļoti emocionāli. Zivīs? Ok. Un jaunam laiks šobrīd ir? Jaunam laiks? Jā. Bet mēnesis tagad zivīs iegājas. Viņš vakar iegāja. Un tāpēc man ir vajadzīgs mazliet tā kā ar tādu domu es braucu. Es vienkārši gribēju jā, man liekas, varbūt... Nē, viss kārtībā, tev arī nav nekas jāsaka. Jā, bet par to jautājumu nākošajiem viesiem... Tev būs jāraksta, tu man nesaki, to nedrīkst neviens zināt. Es to uzzināšu tikai tad, labi, viņi rakstīsi un būs sataisīšu un pašai būs pārsteigums. Neraksti rūpības. Ak, Dievs. Tāpēc tas ir pēc tam, tā kā tev šobrīd nav jādomā, tu vari domāt pēc minūtes, kad mēs pabeigsim. Ja? Tā kā liels paldies, ka atnāci. Paldies, ka uzaicināji. Un lai tev viss izdodās ar tavu grāmatu, ar taviem projektiem, ar tripiem uz Amerikām, ar projektiem, ar atbalstītājiem, studiju. Jo īstenībā, ja godīgi, es tev novēlu lielāku studiju. Es domāju, telpu ziņā. Es nezinu, vai es gribu. Es tā kā novēlu. Paldies, bet... Es esmu ekskluzīva. Jā, tā kā, lai visiem foršs vakars vai rīts, kad jūs klausaties, un lai visiem viss izdodās. Jē, viņš paldies, lai tev arī viss izdodās, un tad tiekamies ogrē, ja? Jā. Vai čau!